Sveiki visi! Šodien mēs izpakasim jaunā veidu tālruņa no Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Veidu tālruņus pie mums nonesa no Ķīnas. Veidu tālruņam ir Linux operacionā sistēma ar interesantu apvalku MIUI 11, kuru Xiaomi solē atjaunot uz 12. versiju. Veidu tālruņam ir 8 straume spēļu procesori un 6 GB operatīva atmiņa. Iespējams ievietot 2 nano SIM kartes un 1 microSD karte līdz 128 GB. Veidu tālruņa ekrāns ir aizsargāts ar aizsargplēvi, un, lai aizsargātu korpusu aiz muguri no skrāpējumiem, komplektā ir iekļauts aizsargmaciņš no silīcija. Šeit ir aizsargmaciņš no silīcija. Ir izgriežami skaļuma pogam. Izgriežami austiņam. Izgriezums USB kabeļam un skaļrunim. Un augšpusē, kreisajā pusē ir izgriezums infrasarkaniem portam un labā pusē mikrofonam. Un instrukcija veidu tālrunim. Veidu tālruņa aiz mugurējā panelī ir 4 kameras un apakšā vidū ir fotoaizspuldze. Pirmajā kamerā ir 64 megapikseli. Otrā kamera ir vidū, tā ir selfie kamera, tā ir 16 megapikseli. Veidu tālruņam ir IPS LCD displeja matrica ar labu skata lenti. Ekrāna izmērs ir 6,67 colas ar izšķirtspēju 2400 uz 1080 pikseli. Spilgta saulaina diena ekrānā var skaidri redzēt attēlu, jo veidu tālruņam ir ļoti spilgts displeja fona apgaismojums. Fona apgaismojumā spilgtums ir 450 niti. Ekrāna augšdaļā vidū, kā jau teicu, ir videokamera. Ekrānam ir patīkama vibrācijas reakcija. Veidu tālruņa augšpusē ir infrasarkanais ports. Šeit tas ir pa kreisi.
Infrasarkanais spors ir nepieciešams, lai vadītu sadevas tehniku, piemēram, televizoru ierace, gaisa kondicionētāju, kameru un citu aprīkojumu. Tas ir īpaši noderīgi televizorus un gaisa kondicionierus, kas neatbalsta vadību izmantojot Wi-Fi. Iepriekš infrasarkanais sports tika izmantots, lai pārsūtītu failus ar veciem tālruņiem. Laika gaitā infrasarkanais sports tika pamests, jo Bluetooth Wi-Fi un mobilais internets darbojas daudz ātrāk. Ja vēlaties iestatīt veidu tālruņa tālvadības pulti savam iericam, jums ir jāinstalē patentēta tālvadības pults programma Mi Remote Controller. Kreisajā pusē varat ievietot slotu 2 nano SIM kartēm un SD kartei. Labajā pusē ir skaļuma regulēšana poga. Apakšā pa kreisi ir USB, austiņu izeja un skaļruņas. Kas attiecas uz spēlēm, veidu tālruņas lieliski tiek galā ar spēlēm. Spēļu laikā veidu tālruņas īpaši nesakrāt. Veidu tālruņam ir augstas kvalitātes telpiska skaņa, kas dzirdama īpašas austiņas. Iekļauts 30 amperu lādētājs. 30 amperi ir strāvas stiprums, kas ļauj ātrāk uzlādēt tālruņu, jo vecākam veidu tālruņam versijām ar zemāku strāvas stiprumu bija lēnāka uzlādes ierece. Veidu tālruņa Xiaomi Redmi Note 9 Pro cena ir vidēja cena segmenta. Tagad ir 250 eiro. Ja jums patika šis video, spiediet like, abonējiet un neaizmirstiet atstāt savu komentāru.